Čau visiem! Beidzot jauns video. Esmu priecīga, nedaudz satraukusies, es vairs neatceros, kā tas jādara. Neatceros, kā jārunā, kā jāuzvedas, kā jāmontē video. Bet, gan jau. Tas ir tā kā droši vien ar divritēm, nevar aizmirst. Lūk, šodienas video tēma, es nevarēju apturēties uzfilmēt kaut ko tam līdzīgu. Man liekas, ka tas varētu būt diezgan interesanti. Tātad pietiks bla bla. Aizvakar saņēmu milzīgu maisu. Tas smags pilns. Ar produktiem no Essence un Catrice. Es īsti nezinu, kā viņš pareizi izrunājas. Esmu dzirdējusi, ka angļu blogeri saka Catrice. Latviešiem laikam patīk, kad saka Catrice, lai būtu Catrice. Tātad Catrice un Essence produktiem. Šis video būs tāds nevis reviews, nevis apskats produktu, bet vairāk tā kā pirmo iespaidu video. Dažus produktus es šodien jau uz savas sejas esmu pamēģinājusi, kaut kādas esmu paķēpājusi, bet ir daļa, kuras es pat neesmu vēl aiztikusi, un tas iespējas tiešām būs par viņiem pirmais. Ne par visiem, bet par kaut kādu daļu viennozīmīgi. Tātad man šeit ir gan no vecajiem produktiem, nevis vecajiem, bet no jau esošā klāsta produkti, un ir arī kaut kādi no jaunajām kolekcijām. Jauna kolekcija ir gan Essence, gan Catrice. Tas būs dīvaini izrunāt to nosaukumu. Lūk. Jebkurā gadījumā pietiks pļurkstēt, man ir milzīgs maiss, un es tā centīšos tā veikli visam izskriet cauri, lai nav 5-stundīgs video. Plānoju arī uzfilmēt varbūt arī video, kur izmantoju tikai un vienīgi šo divu zīmolu produktiņus make-upam. Principā šodien man arī viss, kas ir virsū, viss ir no Catrices un no Essences. Tik tāls esmu apmierināta. Tonālais. Principā, es, kad vilkšu ārā produktus, es teikšu, kas man šodien no tā visa ir uz sejas, un tad tos pirmos iespējas, un principā pusdienu man jau tas make-ups ir virsū, kaut kāds iespējas jau par kaut ko ir radies. Lūk, tad sāksim, ja? Es vilkšu vienkārši randomā ārā, nebūs pa kolekcijām sadalīts, nebūs par to, kas jau ir, kas ir jauns, vienkārši vilkšu ārā un rādīšu, stāstīšu. Tā. Pirmais produktiņš ir no Essence. Matējošs pūderis, droši vien, kad viņš ir, kā caurspīdīgais matējošais pūderīts. Šo es šodien izmantoju, lai nofiksētu tonālo krēmu. Tik tālu izskatās, ka viņš diezgan labi tiek ar savu uzdevumu galā. Man principā nav taukai nāda, man ir diezgan normāli dienas laikā, tā īsti arī nekas netaukojās, varbūt šeit tad piere, bet arī tas, kas tagad spīd, tas ir vairāk no apgaismojuma. Lūk, tātad no vienas dienas lietošanas šis pagaidām mani apmierina. Man ir grūti spriest, kā viņš uzvestos taukainākām ādām. Manai ādai viņš tīri ok der. Es vispār pēdējā laikā maz fiksēju tonālo ar pūderiem, bet šodien domāju, testa nolūkos pamēģināšu, un principā ir ok, nav tās pūdera sajūtas, kad ir tāda tā kā maska virsu, un ir labi, jā, skriesim tālāk. Es baigi centīšos nekavēties pie katra produkta. Tā, vēl viena lieta, kas man šobrīd ir uz sejas, ir no Catrice, šis te 24 stundu matētais tonālais krēms man izsniedza kaut kādu pavisam gaišu tonīti. 0,10, 0 beige, tas droši vien ir pats gaišākais, bet pat cik ir ziema, un es šobrīd arī iztos pēc līķi, man diezgan ok, šīs tonītes derēja. Lūk, klājās diezgan smuki, nosedz seju arī diezgan ok, principā izlīdzina sejas toni. Noturības ziņā man īstenībā jāuzmet acis ar spogulītī. Tad noturības ziņā ir ok, 24 stundas viennozīmīgi viņš visdrīzāk nenoturētos, jo uz doto brīdi man jau zods un pie deg, un tās vietiņas, kur man visātrāk tā kā tonālais sāk
izgaist. Nu, tad ir jau tā kā parādījies, jau bišķi sarkanumiņi izlīduši ārā, bet kopumā ir ok. Vienīgi iespējams, ka tādiem sausākiem pleķīšiem viņš ķersies klāt tas tonālais, jo man, teiksim, deguns ir tāds pasaus, nu, ne pasaus, bet man tur ir tās oriņas, un nu, viņš tāds reliefains. Un tad tam visam tā kā bišķiņ, nu, saķerās viņš klāt, bet principā kopsumā priekš šādas cenu kategorijas ir ok. Tonālais krēms. Patīk. Ir no Essences, šis ir no pēdējās kolekcijas vai pirmspēdējās, es īsti nezinu, cik tur viņas ir iznākušas viņiem. Šis ir krāsu koriģējoša palete. Viss mēle mežģās, nemāk runāt. Nu neko, sadzīvosim, kā ir tā ir. Lūk, paletīte sastāv no 4 tonīšiem, kas ir paredzētu krāsu koriģēšanai. Tātad ir violets, zaļš, oranžīgs un viens parastais miesas krāsas tonītis. Viņa ir kā konsīlers tātad, ja. Šo no rīta es arī mēģināju. Es mēģināju likt šo te oranžo tonīti. Viņš nav baigi oranžs, bet viņš tāds oranžīgs. Es viņu mēģināju likt zem acīm no domu, lai nomaskētu lokus. Un šis, es teikšu atklāti, man tā nevisai patikās, jo viņš tā kā veļās. Un ņemot vērā, ka zem manām acīm gandrīz neviens konsīlers neveļās, tad šis man neiepriecināja. Tad visdrīzāk, kad nu, pie šīs neatgriezīšos. Jāpatestē vēl pieņemsim zaļā daļa, jo man ir diezgan apsārts ar degunu un zodiņš. Pastīšos, kā tā izskatīsies. Bet, jā, nu lūk, par šo es pagaidām vēl esmu tādā, nezinu, kā būs. Labi, ejam tālāk. Tālāk man ir Katris jaunā atsvēnu palete. Parādīšu tonīti, šie ir visi metāliskie tonīši. Neitrāli. Nav tur zili zaļie, tātad neitrālie tonīši, metālisko finišu. Arī neesmu vēl mēģinājusi. Uztaisīšu dažus vilcienus ar pirkstu, lai parādītu, kādi tad ir tie toņi. Lūk, toņi īstenībā diezgan viegli nāk ārā no paletes, nav baigi jāberž, lai dabūtu to krāsu. Jāskatās vēl, kā viņi uzvedīsies uz acīm. Tā es uzlikšu uz rokas. O jā. Diezgan smuki. Tas bija viens vilciens, un krāsiņas ir diezgan spilgtas un diezgan pigmentētas. Jāskatās vēl, kā viņas uzvedīsies šīs ēnas uz attiņām, bet tas pirmais iespējas ir labs. Aizmugurītē vēl ir forša tāda instrukcija, tāda forša instrukcija, kur kādas tonīšas vislabāk klāt. Nu jā, tāds diezgan ok, es tā baigi ar metāliskām ēnām neaizraujos. Kādreiz man ļoti patika, bet tagad pēdējā laikā es tā īsti nezinu, kā lai viņas iesaista make-upā, bet man būs tagad uzdevums pamēģināt un patestēt, ko no viņa var izspiest, jo pigmentācijas ziņā izskatās diezgan forši. Tālāk man ir Katris Slimatic Ultra Precise uzacu zīmulis. Šo te arī es no rīta pamēģināju. Man patiesībā nav baigā vajadzība pēc uzacu zīmuļiem, jo man ir permanentais make-ups uzacīm. Bet tad, kad es lieku tonālu, bieži aizķēpāju ciet, un tad tā krāsa paliek tāda nekāda. Tad citreiz man patīk ar kaut ko piekrāsot. Pēdējā laikā es krāsoju vairāk ar uzacu ēniņām. Un šorīt es pamēģināju šo te. Šis gan ir tāds riktīgs blondīņu tonīts, pavisam gaišiņš. Ups, nolūza. Tāds pavisam gaišiņš, es nezinu, cik var redzēt šitie apgaismojumā. Lūk, tāds, es nezinu, varbūt pat bišķiņ pa mīkstu priekš uzacīm. Es no rīta, kad klāju, man bija tāds sajūta, ka viņš tāds tā kā pasta, tā pilnīgi ķērās matiņos un tā priekš precīzas un smalkas līniju iezīmēšanas, laikam tā nevisai. Bet man ļoti patikās tas, ka viņš tāds riktīgi smalciņš ir. Tāds pavisam
Nav tāds resns tas zīmolīts. Un otrā pusītē ir riktīgi forša uzacu birstīte, arī tāda smalciņa. Ar to man riktīgi patikās, forši var izpludināt to zīmolīti. Nu jā, šis ir šodien mēģināts uz manām jau uzkrāsotām uzacīm. Manu viedokli nevar uztvert nopietni, varbūt kādam, kam tās uzacītes ir jāpiezīmē, šis aiziet diezgan ok. Tā, man maisis ir tur un es tad lietu nākamais. Šis man likās interesants. Šis ir no Catrice, labi. Brow Lifter and Highlighter. Tātad zīmolīts ar divām pusītēm. Viena pusīte ir tāda matēta miesas krāsas. Tāds tā kā zīmolīts. Viņš tāds bišķi uz rozīgo velk. Un otrā pusītē ir perlamutriņš, kas ir paredzēts kā izgaismotājs. Var redzēties, nevar, nezinu. Nu, lūk, tā doma laikam viņam ir tāda, kad jāpalasa. Aha, nu jā, tā jau ir kā man likās. Tātad tā doma viņam ir tāda, ka to gaišo, bēšo pusi liek zem uzacītes, lai izceltu, tā kā akcentētu to līniju zem uzacis. Un otrā šī perlamutra pusīte ir domāta, lai akcentētu acis iekšējos kaktiņus, bet es šorīt tāpēc liku viņu kā izgaismotāju sev virs lūpas un bišķiņ arī šeit zem uzacītēm. Nu, jāstāsta visdrīzāk, ka man nekas nav palicis. Nedaudz kaut kas vēl ir. Bet principā diezgan interesanti. Es vakardien arī mēģināju šo te bēšo zīmolīti likt sev uz gļotādiņām, ļoti smuki uzklājās un tas acu atvēršanas efekts bija diezgan ok. Noturību gan es nepapētīju, jo tas bija pašā vakarā, es uzreiz arī make-upiņu noņēmu, tāpēc par to noturību uz actiņām es nezinu. Labi, tālāk. Tālāk mums ir Catrice skropstu tušiņa Glam and Doll. Šo te es šorīt arī mēģināju uz actiņām, kāpēc visi produkti, ko es mēģināju, ir augšā. Nu, laikam tas ir loģiski. Lūk, šai tušiņai ir silikona virstīte. Man ļoti patīk silikona virstītes. Es viņas visvairāk atzīstu, man tās parastās nevisai patīk, jo ar tām silikona virstītēm riktīgi katru skropstiņu var atdalīt un iekrāsot. Tas efekts parasti ir diezgan smuks. Nu, lūk, klājās viņa diezgan smuki, efekts arī bija labs, bet es dienas laikā novēroju, kad viņa nedaudz tomēr birsta, diemžēl. Žēl, jo man bija liels cerības uz viņu, bet, nu, teiksim, ja nav paredzēts droši vien uz visu dienu ar tušu staigāt, bet, teiksim, tur uz pāris stundiņām kaut kur izskriet, viņš riktīgi smuku to efektu skropstiņām atdalītas, atliektas. Nav gluži leļu Glam and Doll, kā te rakstītas actiņas, bet patīk efekts, bet nepatīk, ka viņi tā kā bišķiņi birst. Tā, lienam tālāk. Tātad nākamais produktiņš ir no Essence, atkal skropstu tušiņu. Šo skropstu tušu es paņēmu no standā pēc tās biroja darbinieces, nu, kas nodarbojās ar PR Essence un Catrice ieteikuma, jo es pajautāju, nu, ko viņi iesaka no tā standiņa paņemt un pamēģināt, un viņi teica, ka šī tuša esot visu ofisa meiteņi iecienīt un ka visas lietojot un kad visam patīk. Viņai ir parastā standarta otiņa, tāda diezgan maziņa. Virsū ir rakstīts, ka esot ūdens noturīga. Pēc manas personīgās pieredzes ar Essence produktiem, kam rakstīts ir ūdens noturīgs, tas parasti nozīmē, ka viņa ir drīzāk ilganoturīga, bet ūdens noturīga viņa parasti tie produktiņi nav. Šo es vēl neesmu testējusi, pagaidām neko nevaru pateikt. Vēl gribēju pateikt, nu tā vispār kopsumā par produktiem, kas ir no Essence un no Catrice. Man ļoti patīk tas, kā viņi noformē savus produktus, kādi viņiem ir apraksti un kādi ir produktu nosaukumi. Nav tur melns iepakojums, tur 215 ēnu un viss. Katrs iepakojums ir pārdomāts, katrs zīmējums, katrs uzraksts, katrs nosaukums. Šeit, pieņemsim, ko es jau rādīju, ir nosaukums For Angels for Brightness. Nu, tas tā skaisti. Un tā, nu, principā, katram produktiņam ir kaut kāds nosaukums un kaut kāds iepakojums. Man ļoti patīk, kā tas viss kopsumā izskatās un kā tās kolekcijas ir noformētas un viss ir tā diezgan forši un fifīgi.
It īpaši ņemot vērā, ka tā produkcija laikam vairāk tomēr ir tēmēta uz jaunām meitenēm. Un tad priekš viņām vispār ideāli. Jo arī tā cenu kategorija ir ļoti, ļoti pieejama. Tas ir pilnīgi, es pat uzskatu, ka vispār bez maksas var tur aiziet un sapirkties savu kosmētiku. Un principā no visa klāsta var viennozīmīgi atrast kaut ko, kas ikdienai derēs. Lūk, tas tāds blablā atkal. Lēžam tālāk. Šis man likās baigi interesants arī viens no jaunās kolekcijas. No Catrice Rock Couture skropstu tušiņa. Ļoti patikās, Dievs, man liekas, te neko nevarēs redzēt, tas iepakojums, viņam tā augšiņa šeit ir tāda ritīgi roķīga ar tādiem tā kā spicumiņiem. Un pati tuša arī vēl neesmu mēģinājusi, bet labprāt pamēģināšu, jo viņai ir milzīga silikona tāda resna pirstīte. Bet redz, es saku, es neko neatceros, kā jāfilmē video 100 punktu, ka neko nevarēs redzēt, ko es tur rādu. Bet, jā, tāda milzīga resna silikonīga birstīte. Redzēsim, te arī rakstīts 24 stundas. Skatīsimies. Ļoti ceru, ka šī nebirs. Laižam tālāk. Tālāk no Catrice kolekcijas Pulse of Purism. Īsti nezinu, kā tur ir domāts. Kolekcijas atsvēniņas. Visa šī kolekcija ir noformēta zelta krāsās, visi iepakojumi ir tādi zeltīti. Ļoti, ļoti smuki, es pēc tam vēl rādīšu pārējos, man patīk, kā tas viss izskatās, atkal jau ļoti pārdomāts iepakojums. Protams, tā kvalitāte iepakojuma nav tur uber, viss tas ir plasmasīgi, bet tas vizuālais noformējums man ļoti patīk personīgi. Man arī patīk klasiski melnais, kas ir tas profesionālais, bet patīk arī, kad ir kaut kāds fifīgums tajā visā, tad tā interesantāk, to produktu ņemt un lietot un gribās viņu pačankīt. Lūk, šīs ir ēnas, tās laikam domāts kā tās baked, tās cepinātās ēnas, nevar īsti saprast, bet tā viņas izskatās. Parādīšu tonīšus, arī neesmu vēl mēģinājusi. Tātad 3 tonīši, tāds metālisks, atkal jau zeltains, zils un balts, bet krēmkrāsas. Šim ir vairāk jāparberzē pirksti pa to ēniņu, lai varētu dabūt to krāsu ārā. Jāstāsta, kā viņš uz acīm klāsies, uzlikšu atkal jau uz rokām. Šis ir tāds netik pigmentēts. Krāsiņa nāk, bet nav tāds riktīgi košs. Tā kā, vēl skatīšos, kā viņš ir, bet man ļoti patīk iepakojums. Laižam tālāk. Tā, tad man ir, šo te es pat izvēlējos. No Catrice. Šo es varēšu izmēģināt tikai vasarā, jo tonīgs diezgan tumšs. Tur no piedāvātajiem produktiem bija diezgan daudz, kas izķerts jau. Un tad bija tikai 2 tonīši. Viens bija ļoti rozīgs, un otrs bija tumšāks, tad es domāju, nepaņemšu vasarā pamēģināt. Tātad šis ir Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Arī rakstīts, ka 24 stundas līdz 24 stundiņām viņš turās. Un šis ir tāds ar to piltuvīti. Tonālais, man tādu vēl nevienu nav, no vienas firmas. Un man kaut kā arī ļoti uzrunāja tas iepakojums, ar tāds profesionāls likās, un ir tā matētā, un ir tās pipetītes, nezinu, redzēsim, kā viņš dzīvē darbosies. Tā kā, kad palikšu bišķi brūnāk, varēšu šo izmēģināt, jo tā viņš ir diezgan tumšs šobrīd priekš manīm. Tālāk vēl viena skropstu tušā. Man liekas, ka šī arī bija viena no jaunumiem. Jā, tā varētu būt. Šī tātad ir angļu valoda. Better than false lashes. Skropstu tuša. Un šai ir tātad parastā klasiskā birstīte, bet resnā. Tātad nevis silikona, bet tā klasiskā birstīte resnā. Es domāju, ka ar viņu arī forši klāsies, bet neesmu vēl mēģinājusi. Vispār esencē un Catrice ir ļoti daudz dažādas skropstu tušas. Katru reizi, kā eju pie viņas tendiņa, man vienmēr gribās kaut ko paņemt un pamēģināt, jo birstīšu izvēle tur ir vienkārši wow, visvisādas. Bija viena skropstu tuša no Essence, laikam, uz ko man bija alerģija, kas arī ir ļoti netipiski. Vispār esmu diezgan alerģisks cilvēks. Un jā, toreiz bija tāda vilšanās, un tad es tā baigi sen nebija gājusi. Tā, te man ir viens tonis,
Otrs laikam ir man somā. Tad viens tonis no Catrices matētajām lūpu lietiņām. Tas tāds tā kā zīmulis, kuru var izbīdīt. Principā viņš tā kā lūpu krāsa. Viņš nav tāds tā kā zīmulis, tāds riktīgs. Tie zīmuļi, kas ir tie restie, viņi mēdz būt tādi, pacieti. Un ar viņiem diezgan viegli var iezīmēt to formu. Šis konkrētais tonis, kas ir... Kur ir? 70. First Brown Ticket saucās. Ir šobrīd man uz lūpām. Viņi arī skaitās noturīgi, šeit rakstīts 6 stundiņas. Principā varu teikt, ka noturība ir diezgan laba. Protams, ja tu nesāk aktīvi kaut ko smērēt, ēst, tur treknus ēdienus vai tur beigt dzert kaut ko. Man viņa šobrīd turās, atjaunoju pirms video nedaudz, visam nedaudz. Bet tā viņa turās jau diezgan tā 6 stundas točnē. Tātad šis produkts man diezgan patīkami iepriecināja. Viņš ir matēts, kā jau tur minēts bija, un nesausina. Un turās diezgan forši. Man arī patīk īstenībā šitie zīmuļveidīgie iepakojumi, tā fifīgi. Šis man ļoti patīk. Laižam tālāk, es paņemšu čukunu uzreiz, lai man te nav jāgrabinās katru reizi. Tā, šo es arī pati paņēmu no stendiņa. Šis ir no Catrice. Beautifying Lip Smoother. Principā parasts lūpu balzāmiņš, šo jau es vakardien mājās pamēģināju. Smažo ļoti forši, salds uz lūpām un riktīgi mitrinoši. Tas tiešām bija tā, ka man vakardien pēc... Es tur dažas produktiņas no maisiņa un testēju, un es tur tās lūpas berzēju. Viņas jau bija sausas palikušās, pēc tam es beigās uzliku šo te. Un viņš riktīgi forši mitrina, tāds spīdumiņš viņam ir. Tātad bišķiņa tāda tā kā zelta vai kaut kāda tam līdzīga, nē. Kaut kāda tā kā zelta gabaliņa laikam ir iekšā. Tāds bišķiņa viegls tonīts uz lūpām un riktīgi spīdīgs un mitrinošs. Šis produktiņš tiešām man patikās. Man patīk spīdīgas, smaržīgas un mīkstas lietas. Šis ir labs. Laižam tālāk. Tad labi, Catrice. Šis laikam arī no jaunās kolekcijas, bet negribu samelot. Es godīgi sakot, mājas darbu neizpildīju un jaunās kolekcijas aprakstus nepalasīju. Bet tas nav būtiski. Ja patīk produkts, nav svarīgi, kuru laika viņš ir jauns, vecs vai ko. Tātad šis ir šķidrais lainerīts ar tādu spicu cieto. Nu kā ciet, viņi jau ritīgi ciet, bet nav otiņu. Tātad to silikonīgo to aplikātoru. Šo es vakardien liku sev uz actiņām, diezgan smuki, labi turējās. Viņš tāds riktīgi matēts. Ja man šodien ir viens cits lainerīts, viņš nav tik matēts. Šis tāds riktīgi forši matēts lainers un principā nesmērējās. Kaut kādas stundas viņš man bija virsū un nekas nenobira, neizsmērējās un kopumā diezgan foršs. Tālāk šis ir arī jaunumiņš, baigi interesantā lieta, es attaisītā nobrīnījos, vienīgi baigi jāpiešaujās lietotiņi. Tātad šis ir no Catrice, melns tāds iepakojums klasisks. Ombrē, 2 toņu lūpu krāsa. Atverot viņus, kāds ir šāds, tātad, nezinu, vai var redzēt. Tātad tur ir 2 tonīši, tātad 2 tonīši, augšā ir tāds tumšāks un apakšā gaišāks. Šie konkrēti ir tādi rozīgi, tā parādīšu, kā izskatās uz rokas, ja viņus novelk. Tātad ir tumšāks un gaišāks otrā pusītē. Un tā doma droši vien ir tāda, ka, kā ombrē lips, tad, kad tu velc, augšā tev būs tas tumšākais un iekšā tas gaišākais būs kā izgaismojošais. Vienīgi baigi jāpiešaujās viņu lietot, jo ja tu liec augšā, tad ir smuki, bet apakšā tad tev laikam jāgriež ir otrādi un kaut kā tā jākrāso, nav baigi ērti, jo pierasts jau, ka tu augšu krāso tā un apakšu šitā. Šeit pat cik tas tumšais ir, viņam jābūt ir apakšā. Tev ir jāgriež, tā jāncīgi. Nezinu, ja piešaujās, droši vien var būt interesanti. Vēl pamēģināšu noteikti šito patestējuši, paspēlēšos, un man likās tāda interesanta ideja. Nebija neko tādu redzējis pirms tam. Šo noteikti vērts pamēģināt, jā. Tā, nākamais ir tas, kas man ir uz acīm. Ir no Essence aclainerīts. Arī ar to flomīšu veidīgo galiņu. Arī visu dienu šobrīd man ir uz actiņiem, nekas nav
nekur aizsmērējies, nekur aizgājis, klājās ļoti viegli. Arī rakstīts, ka ir waterproof, bet es domāju, ka ūdens izturīgs viņš nebūs, bet viņš ir viennozīmīgi ilgnoturīgs, jo arī visu dienu jau man ir uz astiņām un turās diezgan labi. Šis patīk. Tālāk man ir no Katris tātad vientuļā atsvēra, single vientuļš. Lūk, šis ir arī metāliskais tonīts, šo es arī pati paņēmu no stenda. Tāds rozīgs, perlamutru metālīgs, laikam vairāk perlamutrs skaitās. Tāds tonītis. Tāds riktīgi spīdīgs, nezinu, vai var redzēt. Arī neesmu uz akstiņām vēl mēģinājusi. Patīk ļoti iepakojums, tas, ka viņš tāds arī melns klasisks un tas lodziņš viducītī. Liekas, ka viņi ir tā kā kvadrātaini, bet iekšā aplīts. Nu, forši tāds iepakojums man diezgan patīk. Bet, nu, kā jau viss plasmasiņš, bet man tas vispār nemaina lietas būtību. Principā viss ir forši. Tad arī pati paņēmu no stendiņa Essences, ļoti uzrunāja vizuālais. Essences nudes paletīti atsvēnu. Šeit ir gan tā kā, nu, ēniņas, kas laikam velk uz matētu, bet viņām ir nedaudz tāda tā kā satīna, ne satīna, es pat nemāku aprakstīt, jo viņas nav pilnībā matētas, bet viņas nav arī perlamutras, nav nu, tādas spīguļojošas. Arī neesmu vēl mēģinājis, būs jāpamēģina. Uztaisīšu dažus vilcienus arī, lai var saprast, kas mums te ir iekšā. Nu jā, par to vizuālu man ļoti patīk tas, ka nav nekā lieka šitai paletē. Principā, nu, tu redzi krāsas, viss ir pārredzams, un tas, kad nav gods liekas malīns, tad krāsa pie krāsas, viss smuki kvadrātiņos nekā liek. Tas man tā kā likās forši. Tā un krāsiņās. Nu tā, nu pa diviem vilcieniem diezgan simpātiski. Kāpēc man rokas trīc? Laikam pārstrādājums. Tātad uzvilksim uz rokas. Nu, pat cik tie ir ļoti tādi gaiši tonīši, nu viņas tā baigi uz rokas redzēt nevar, bet priekš tādu pavisam vieglu ikdienas make-upiņu es domāju, ka diezgan ok aizietu. Bet arī jātestē vēl uz atstiņām, kā viņa dzīvē uzvedās. Nemācēšu teikt. Tālāk. Viss vēl turpinās. Šis ir šeit uz 10 stundu video. Paņemšu to maisu rokās, pačaukstināšos. Tālāk man ir šo, laikam, es arī paņēmu no stendiņa. Tā sautīgi diezgan, jo šo produktu es jau esmu mēģinājusi. Sen atpakaļ, kad pati vēl iegādājos. Šis ir no Essences Silky Touch vaigu sārtums. Toreiz, kad es viņus ņēmu, man diezgan labi patikās. Man liekas, ka vienā vai pat vairākos no video es viņu izmantoju sev uz sejas. Šis tāds viegls, tāds persika rozā tonītis, ļoti smuki. Principā šo es iesaku. Tā cenu, kas viņam ir veikalā, ļoti laba un diezgan smuki klājās, viss ir forši. Tā, te man rokās ir kaut kādi zīmolīši. Tā varbūt es varētu izvilkt visus zīmolīšus. Tā tad ir 1, 2, 4, kurus es pati paņēmu no stendiņa. Tie ir jau no esošās jau kolekcijas, kas kādu brīdi ir veikalos. Tātad viens ir no Essences ūdens noturīgs miesas krāsas zīmolīts. Tātad man patīk pavilkt zem atstiņām tajā gļotādiņā, lai tā kā atvērtu acis. Šo es šorīt no rīta uzliku un viņš noturējās man uz tās guļotādiņas diezgan īsu brīdi. Kaut kas vēl īstenībā bišķiņ ir palicis, bet tas pirmais, tas gaišais noturējās kaut kādu stundu varbūt. Te, kuras trāpīja bišķiņ uz to plakstiņu, tur stāv joprojām, bet uz guļotādiņas viņš tā, nu, nevisai turās. Varbūt es vajag asaroju, nezinu, bet, nu jā, tas tāds pirmais iespējas no šodienas, kad klājās ļoti smuki, forši tādu, nu, tu velc un viņš tāds mīksts un uzreiz pieķerās. Tas viss ok, bet tā noturība vēl, nu, vēl jāpastās, varbūt tur arī kausklē vai kā zvaigznes sakrīt. Lūk, šie ir lūpu zīmolīši no Essences. Arī diezgan forši, man patīk viņu cietība. Tātad, nu, toņi tas tā, toņi izvēle viņiem arī diezgan, nu, nav ļoti milzīga, tāda plaša, bet ir.
Un man viņos ļoti patīk tas, ka viņi ir tādi pacieti. Man nepatīk tāda lupu zīmuli, kas ir kā lupeni, ka tu velc un tu nevari precīzi novilkt, jo tāpēc, ka viņš to tur viss izskūst un izplūst. Un cik man lupas ir diezgan šķības un man baigi jāmokās, un lai tu to formu kaut kā dabūtu, tad man patīk, lai man tas zīmuls tā kritīgi, lai es varu novilkt līniju tur, kur es viņu gribu. Tātad, jā, šādi 2 tonīši. Patīk, man jau arī ir manā kolekcijā vēl zīmulīšu no Essence, diezgan apmierināta. Tā, šo es paņēmu tikai tāpēc, ka man nav neviena zila zīmuļa. Dīvaini, vai ne? Lūk, šis ir no Essence arī long lasting, tātad ilgnoturīgs acu zīmulīts. Neesmu vēl mēģinājusi, paķērpāju laikam tikai uz rokas. Šis ir ļoti krēmīgs, no actiņām tas ir ok. Ļoti smuks tonīts zils, tāds tā kā ne royal, gan izvēl tā kā royal blue. Nu tāds smuks arī vēl jātestē būs, kā viņš turēsies, bet tā, patīk. Patīk arī tas, ka viņam kādas krāsas zīmuls, tādā krāsā arī tas iepakojums ļoti viegli atrast savā čupā. Tālāk man būs daži interesantie produkti, kas man tā riktīgi likās kaut kas tāds foršs. Šis ir arī jaunums laikam no Catrices, tātad Instant Lipstick Mattifier.